Žānī! Žānī! Nāc apsveicinies ar vecstāvu! Jo, vecstāv. Sveiks, puisis! Es tev pāris dāvanas sanesu. Iedomājies, es atradu pirms kara karameles. Tās padomu laikos bija neiespējami atrast. Man par tām ir labs stāsts. Klausies! Ir 60. sākums. Es ar puišiem vadījām slepeno kontrabandas operāciju no Anņmammas virtuves. Pat viena rietumnieka konfekta varēja izsūtīt tevi uz dzīvi Sibīrijā. Tā karamela bija pretestības simbols. Es vienu ledeni turēju pie sirds, kad glābu meža brāļus no Čekas. Man jau likās, ka tūliņ cauri būs. Es mutē metu pēdējo konfekti, lai nāve saldāka. Un tieši tajā brīdī es dzirdēju, tu vispār klausies? Jā, no offense, bet tu vienmēr izstiep visus stāstus tik garus. Nevaru visu dienu klausīties, esmu aizņemts. Aha, garlaicīgi klausīties tādā vecā vecī. Zini, puisis, es te nebūšu mūžīgi. Jā, zinu, tev pēdējais vilciens 10. Nu tad tā. Čau. Tā, klase, laiks iesniegt savus ģimenes kokus. Visu vakaru noņēmos, iekļaujot visus brālēnus un māsīces. Ko tur noņemties? Es uz ātro uzšāvu. Es zinu, ka esmu veca, bet es atpazīstu filtrus. Es tos izmantoju savam profilam. Vai tev labas attiecības ar vecstāvu? Normāls. Uzzvani viņam. Vismaz pieraksti, ko viņš darīja un kas bija viņa vecāki. Citādi tu tā mētāsies pa pasauli neko par sevi nezinot. Visu laiku man zvana, bet kad es viņam zvanu, tad neceļ. Vai kaut kas noticis? Žani, vecstāva vairs nav. Ko? Latvijā. Viņš aizbraucis uz Kalifornijas tuksnesi, izlēma sākt dzīvi no jauna, bez telefona, bez tehnoloģijām, bez nekā, tikai treilers. Kāpēc uz Kalifornijas tuksnesi? Jo tur reiz vecmamma aizgāja. Atvērt mazu sveču veikaliņu. Vai es viņu vēl kādreiz redzēšu? Droši vien nē. Bet man tagad jāiet uz mammīšu jogu. Pats. Kas šī par vietu? Vecā lauku māja. Tu te bērnībā spēlējies. Jā, es te filmēju savus pirmos video. Kas tā par lādi? Man tev kaut kas ļoti svarīgs jāpasaka. Es saprotu, tu esi kā es, neatkarīgs vilks, bet dažas ģimenes ziņas ir jānodod tālāk. Kā piemēram, Jēziņ, kas tas tāds? Ak, nē, tas ir no video, ko skatījos vakar. Es viņu negribu redzēt sapņos. Vecstāv, turpini, kas ir kastē? Man jāatrod vecstāvs. Bāc, visi šodien jūrmalā. Kāpēc citiem ir tik interesantas dzīves? Vecstāv! 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 Kur tu esi? Man teica, ka redzēja tevi te, un es nopirku nenormāli lielu burgeru, ko pats nevaru apēst. Man tas likās smieklīgi, ka viņiem te ir tik lielas porcijas, bet tagad man vairs nenāk smiekli. Vecstāv! Esmu guvis daudz sāpīgu mācību par šo ilgo mūžu, un es vēlos tās nodot tālāk, lai tu dzīvē nepiemeklē tās pašas kļūdas. Un vai tu vispār klausies? Jā, man tik notifikācija jāapskata. Nu viss, tagad vairs nekad necer mani redzēt. Ko? Pagad, nē! Viņš ir prom. Hei, Žanī, es tur atvedu vecstāva vecās mantas, vari apskatīt. Un tu 3 dienas nebija mājās. Kur biji?
Ew, viņš arī bija reāli krūts džeks. Paga, vai tas ir Žanis? Veči, man prieks, ka esat manā dzīvē. Es jūs novērtēju. Vai viņam viss ok? Varbūt spoks pārņēmis? Nezinu, varbūt.